O, ir! Un ko, kā jūs redzat, mēs esam ceļā. Kāpēc es saku mēs? Jo šodien mēs copējam ar vienu un vienīgo Tomasu. Es domāju, uzreiz ir jāatrāda Tomas cepurīt. Man, I love fishing, MILF. Fenomenāli cepurīt tieši uz copas dienu. Ideāli. Jā, kopš rudens sākuma es neesmu līdz nevienu vlogu. Es jau cerēju, būs rudens copa. Nē, ņēmu priekšā gan darbā, gan studijās. Un tagad mēs atgriežamies spēcīgāki. 5. vlogs. Foreles, strauta foreles. Aprīlis. Skatāmies video turpinājumu un kā vienmēr neseks. Nu ko, smirdušies pirmajā upē. Šodien plāns ir makšķerēt 2 upēs. Skatīsimies, kāda būs panākumi pirmajā vietiņā. Mauks tālāk. Šodien pirmais lure of the day ir 3. izmēra Blue Foxiņš. Rozā. Apsties to akmeni. Viss tās riktīgi cepīgi, ne? Tas bija kā profesionāls. Viņš sapinās. Es teiks godīgi, šitā koku zāģēšana ir forša. Bet, kad ir jābrien cauri, tā vairs nav tik forša. Oi. Es paies uz priekšu. Šeit vismaz forši var pastaigāt. O! Lielais dienas stienis, pirmais stienis, rīta stienis. Nice. Jāiemet man arī pie kokiem. Es tās, ka tur uz priekšu ir vai nu kaut kāds krācis foršs, vai arī bebru dambas. Viņi pārāk ātri veltas, Tomas. Tagad bišķi lēnāk. Bišķi lēnāk. Ui. Tas bija crazy metiens. Es esmu veicis taktisku upes krastu maiņu. Tomas tur cīnās ar kokiem. Tāpēc foreļu copējas vienmēr ļoti svarīgi šis te agregāts. Brīnamais kostīms. Juhaļi. Jo, viņš atvieglos ļoti lielu daļu no galvas sāpēm, kas var rasties foreļu copi laikā. Diemžēl zivju neesamība nav viena no tām, bet vispārēj viņš atrisina. Tā kā jā. Vajag pārmest pārtiem kokam. Tā liek šeit pat būtu forši kaut mazāk wobleri strādāt. Bet koki baigi daudz ir. Tas man nepatīk. I don't like that. Labi, dosimies uz priekšu. Un te ir bebru dambas. Un daudz koki. Jā. Varbūt pametīs uz leju upē.
Tas bija koks. Tas arī bija koks. Zāle. Tomas ir veiksmīgi atradis sačoku. Šitiem sačokam ir baigā fīča, viņš turās ar magnētu. Un es aizmirsu, ka viņam ir tāda īpatnība, pa laikam nokrist. Ok, labi, moksim tālāk. Tagad mēs esam tikuši līdz otrai upei. Pirmā upe bija nesekmīga, teiksim tā, bet vietas tur bija labas. Un tagad mēs esam pie upes number 2. Un ir sācies smidzeklīts. Pirmais metiens. Šajā upē zivju nav. Labi, iesim upē uz augšu, tad jau skatīsies, kur ir pumpainās. Tagad esam sākuši savu ceļu uz upes krastiem uz augšu. Skatīsimies, kāda būs panākumi, ja būs. Ja nebūs, tad ir slikti. Bet, nu, cerams, ka būs ok. Pagājām upē uz leju. Viena lieta, kas man nepatika, ir tāda, ka tur akmeņi nebija izteikti daudz. Patīk tādas akmeņainākas vietas ar krācītēm. Ujā. Viena interesanta lieta ir tāda, ka vēl mazās zivtiņas nav manītas arī. Bet, nu, tā skaņā, ka būs, cerams. Tomas ir kaut kur aizklējus uz priekšu. Es esmu te palicis uz aizmuguru pie krācītām. Jā, izmētā ir šitās vietiņas. Tas interesants ir. Nezinu, vai te kāds sēž, vai tu vispār zivs var nostāties kaut kur forši. Tiri piri. Tas bija labs metiens īstenībā. Tā akmens. Zāle. Nav zāles, ok. O, ir. Tieši krācītē sēdēja kaut kas. Tomas! Tā, saslapinās tīkliņi. Kas tas tāds ir? Strautenīt maziņi. Dienas pirmā. Tomas! Ir. Tā, labi. Saslapinās rociņas. Mēģināsim operatīvi attāķēt, tad jau laidīsim vaļā.
Tur krācītais sēdē. Jāparāda šitais eksemplārs. Smuku tādu tumšu, riktīgi. Riktīgi tumšu zivtiņu. Smuks, ne? Riktīgi smuki. Labi, laidīs vaļā. Normāli, izmēr. Jā. Tā, pacelts viņu augšā. Nē, nepeld iekšā tīklā. Tur viņi arī aiziet. Let's fucking go. Tieši tur uz tās stūres uzmet uz vilku un viņi krācītēs tieši pa vidu sēdē. Nu ko, pirmā strautene šogad ir noķerta. Emocijas ir ļoti labas. Tāds smuka, tumšs, raiba. Šo posmu es nogāju. Tagad iesim tālāk. Noķers vēl kādu. Un šitā otrā upīte izrādās pagaidām labāk par pirmo. Arī vizuāli simpātiskāk, forelīgāk, daudz akmeņu krācīts. Tā kā nē, dosimies uz priekšu un skatīsies, kas būs tālāk. Ko mētāju šitajās krācītais. Vilku. Kaut kur šeit es cēlu māneklu ārā, tā foreli garām aizlec. Bet, diemžēl, nedabūju uz kameras. Izstāsta, ka šodien forelēm patīk pa krācēm sēdēt. Tas ir interesanti. Bet tas bija labs skats. Es nezinu, plus mīnus pēc izmēriem tāda pati kā pirmā. Bet viņa aizlec garām māneklīti. Gan jau sabijās, jo tas bija man acu priekšā. Vairāk neņems. Bet, vēl kaut kāds kontrola metiens uzmetīs. Es visu šito, gan to maliņu, esmu tā smuki izķemmējis. Uj, tieši pie kociņa. Tā kā baigi interesanti. Jā, foreles jau ir tāda krāču dzīvnieki kaut kur starp akmeņiem, viņas tur iekārtojas un tu gaidi. Tad tik metās virsū. Krācēs, aiz krācēm, pēc krācēm, kaut kur jau viņas tur sēž. Bet, es domāju, ka būs vēl copīts. Es domāju, ka būs baigi foršā dieniņa, atlikusī dieniņa. Norāvās, laikam, vai arī tā bija zāle. Nevarēja saprast, bet kaut kur tur man arī viņa iepriekš paņēma. Tieši pie kājām, bez mazā. Vēl viens kontrola vilciens. Es domāju, vēl vienreiz izvilks cauri. Tas būtu prikols. Jā, tā gan ir zāle. Labi, dosimies uz priekšu. Meklēsim vēl krācītas un vēl zivtiņas. Dievinu brienomās. Var iebrist, iemest tur, kur gribi un tur, kur vajag. Es teicu, ka tur kāda varētu sēdēt, tur tāds stāvošāks ūdens un no abām pusēm iet krācīt. Tīri teoretiski. Tur varētu kāds čilot uz tās kants un gaidīt preju. Lielās pusdienas gaidīt. Tas bija akmens, laikam. Es bišķi pa kreisi. Tā, lai var tā smuki tur iemest. Kāds akmens vai zāle. Akmens ar zāli, maybe. Tā kā šitas vietiņas tāds ļoti interesants, kur ir stāvošais un krācīts pa abām pusēm. Varbūt viņas pārāk mainstream ir. Who knows? Tā kā jā, līdz šim sanāk. Pagaies akmens, tieši uz akmens uzmet. Pagaidām sanāk. Tomas ir pa tukšo. Bet es domāju, viņam atvērsies kādā brīdī. Man personīgi ir viena realizēta cope. Un viena forela tā kapitāli aizliec garām manam rotiņam.
Bet to es nedabūju on camera. Bet, nu, viss jau arī nevar iefilmēt. Vai gribu pabaudīt mirkli. Un tad jā, plāns ir doties upē uz augšu. Ja es pareizi atceros, tad šajā upē ir tāds mierīgais posms uz priekšu, un tad ir atkal krāčains. Tā kā būs interesanti pastīties, vai tajā mierīgajā mīt kāda forela. Varbūt kāda lielāka, tur vienkārši atpūšās. Tas mazās visas pa krācēm ir sadalījušās. Un tad jau tiksim pāri mierīgajam posmam, un tad atkal būs plus mīnus šitāds te krāčains foršs posmiņš. Un tad jau būs jāmēro ceļš atpakaļ uz tačku. Un tad būs jākapā karbonādes. Vienmēr pēc copītājiem tas ir must do thing. Piestāt kādā vietējā krogā un iekapāt kārtīgi karbonāda kartupeli. Labi, dosimies uz priekšu, pietiks te jāperēt. Mauksim zīvīs. Spiegoju ar savu mazo actiņu bebru dambi. I don't like it, I'll be honest. Jāpamētā uz štajās krācītēs. Varbūt te vēl kāds slēpjās pirms tā damba. Tur varētu kāds slēpties aiz tā akmens, viņš baigi forši tur stāv. Noķemēs pa vidiņu vēl. Kārtīgi noķemēs viss. Vēl pa vidiņu, tāds augstais metiens. Var riktīgi just, kā tas rotiņš sitās pa akmeņiem. Un tā liekas, viņš nedaudz nodeldējies. Minimāli. To var redzēt. Tas bija akmens. Tur zem tā koku viss tas riktīgi labi. Tur nav neviens. Tad forši kants ir. Pa akmeni tieši iemet. Tur zāles, man tā liekas. Jā. Niedri. Tomas ir aizskrējis uz priekšu pēc tās foreles. Nevar būt, ka tajā kaktiņā neviens nesēž. Kaut kas uzdauzīja, bet tur man tā liekas akmeņa. Vai arī šitas te zālītes starp akmeņiem, uz akmeņiem. Iemetīs vēl vienu, tad mauks uz priekšu. Te viss būs izķemēts smuki. Esam tikuši līdz upes mierīgai daļai. Pilnīgi mierīgi. Tas ir murts, laikam arī. Labs. Good one. Jā, tas šķist ir murts. Bet es domāju, ka šitajā mierīgajā posmā nekāds actions nebūs. Un tad aiz šī posma jābūt vēl vienam posmam, kur būs kāds actions vismaz. Jo tur vienkārši tāds bēdīgs dubls apakšā. Kā jā, dosimies uz priekšu. Ielikšu tajā stāvulī, neuzskavēsies. Līdekam tāpat liegums. Mauks forelēs atkal. Nu, ko es esmu pagājis uz priekšu. Un izskatās, ka tur uz priekšu ir tāds foršs
krāčains posms. Pagaidām es izmetīšu šito vietiņu pirms krācītēm. Tur baigi foršais baļķis. Patīk baļķi, lieli baļķi. Dažreiz kāds slēpjās. Nevienmēr. Vienmēr pastāv iespēja. Tā. Tā kā jā, izmētos baļķi. Un tad jau es pa taisnu pie krācītēm. Es domāju, tur varētu kāds sēdēt pirms, pēc vai tieši krācītēs. Kad pumpainā. Šeit es domāju, ka nekas nebūs pie tā baļķa. Mauks tālāk. Un ko šīs nocis arī noslēgšu 5. vlogu. Kopumā kopējā statistika par copi man personīgi viena realizēta zivs, viena aizliec garām māneklītim, un Tomas šoreiz, diemžēl, bija tukšā. Bet, vienmēr ir iemesls atgriezties. Priekš pirmās foreļu copas bija tīri ok, iztaustījām ūdeņus un turpināsim meklēt tās foreļas, teiksim tā. Tā kā paldies par skatīšanos un līdz 6. vlogam.